Kooperācija ir instruments, lai rastu zemniekam izdevīgākos risinājumus. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma ir pieteikusi stingru apņemšanos attīstīt kooperāciju Latvijā. Tāpēc Latvijas avīzes dienā Durbē kopā ar 10 vietējiem uzņēmējiem diskusijā par lauksaimnieku kooperācijas ieguvumiem un klupieniem tika mēģinātas apzināt kooperācijai nepieciešamās atbalsta formas. Ja skatās kopumā Latvijā, tad šobrīd ir 115 kooperatīvi Latvijā, 115. 1993. gadā bija 36. Piedalās šobrīd 9150 zemnieki kooperatīvos. 93. bija 2380. Tā kā izaugsme ir, bet nav ļoti strauja. Šobrīd, zināms, tāds noslēgts loks veidojas, jo graudu nozare un piena nozare uzskata, ka šobrīd ir pietiekoši kooperatīvi jaunie. Protams, viens lietas veidot jaunus, bet vajadzētu jau esošajos kooperatīvos piesaistīt vairāk biedrus, jo tagad mūsu lielie kooperatīvi jau konkurē ar skandināvu kooperatīviem. Un, ja grib iziet pasaules tirgū, tad vajadzētu arī kooperatīviem vajadzētu būt lielākiem. Es par to kooperāciju kādreiz esmu domājis un, jāsaka tā, esmu smagi aplaususies. Jā, man liekas, ka tas bija kaut kāds 97. 8. gads. Bija tāda iniciatīva Anika Pelude. Ar viņu kopā mēģinājām veidot tādu arī kā kooperatīvu veidojumu, kas iepērk dārzeņus, ogas, augļus lielākās partijās un mēģina realizēt gan Latvijā, gan apkārdājot dažādas valsts iestādes. Tur cietumi bija sākums Liepājas cietuma loma, bet beidzās ar to, ka, ko man teikt, ka tur pa 2 santīmi lētāk es Liepājā uz tirgu var aizvest. Un ar to īstenībā mums viss beidzās. Protams, ir cenu ziņā ļoti grūti konkurēt arī ar ievestajiem. Tas ir viennozīmīgi. Jau pagājuši gadu, teiksim, tomātus no Polijas varēja nopirkt par 20 santīmiem. Mēs Latvijā nevaram izaudzēt par 20 santīmiem. Gurķus par 10. Nevaram. Problēma ir cilvēku domāšanā. Jo es sākšu tad nelielu atkāpīt vēsturē, kā jau pieminējām, kad kooperācija sākusies jau kuros tur gados un brīvajā Latvijā bija kooperatīva un kā, bet tad, diemžēl, nāca padomju laika, kas šo vārdu degradējās. Un tad, kad juka un bruka visu kolhozu laiku, tad cilvēki bija tik izslāpuši pēc kapitālismu, katram savu to saimniecību, katram savu biznesu, tik ies, tik būs šeptis veiksmīgākie pie privatizācijas vai arī gudrākie, kur prata apsaimniekot, ir aizgājuši tālu un spēja pastāvēt tiešām, kā tas ir, bet ļoti liela daļa viss, ir nonākuši, var teikt, sprukās. Viņi šobrīd pat vairāk vai mazāk ķīlnieki, it kā varētu strādāt, bet jūt, kad maziņš nevar. Tāpēc, bet tā doma jau tagad ir jāpārlauž uz otru pusi, jāiet ir atpakaļ, jākooperējās, lai jūs var, lai mazie zemnieki var strādāt. Runājot par diskusiju, parādījās tās pašas problēmas, ko es biju dzirdējusi jau iepriekš, ko man noskaitīja tā meliorācija, kas šobrīd kļūst arvien aktuālāka. Tie ir dzīvnieki, kas izposta sējumus, un, protams, birokrātija. Jā, ļoti svarīgi tas, kas ir galvās cilvēkiem. Izpratne. Un iespējams, ka mums ir vairāk uzmanības jāpievērš arī konsultantiem un arī izglītošanas pasākumiem, lai skaidrotu, lai cilvēki izprastu kooperācijas būtību.